Dargie draugi, iepriekšējā sērijā es stāstīju, kā devos uz brīnišķīgo Meksikas salu filmēt savu drauga kāzas. Šoreiz es nolēmu doties nelielā pastaigā, lai apskatītu, kā dzīvo vietējie. Kā jau minēju iepriekš, vietējie pārvietojās galvenokārt ar kvadracikliem vai velosipēdiem, jo sala ir tik maza, ka automašīnas nav nepieciešamas. Lai gan uz ceļiem nav asfalta, tie ir līdzeni un bez bedrēm. Smilšainie ceļi piešķir pilsētai foršu un relaksējošu vaibiņu, tomēr tam ir savs mīnus. Viss apkārt ir diezgan putekļains. Bet, ja tam nepievērst pārāk lielu uzmanību, kopumā vieta man ļoti patīk. Sala ir pilna ar stilīgām kafejnīcām, dažādām apskates tūrēm un aizraujošām ūdens izklaidēm. Šeit ir arī daudz dzīvnieku, ko man ir nepierasti redzēt savvaļā. Protams, es neatteicos no iespējas izkustēties un devos nelielā treniņā kopā ar savu draugu un viņa sievas māsu. Vienīgais mīnus ārā bija plus 37 grādi, un sportošana tādā karstumā, atklāti sakot, nemaz nav pateikama. Pēc treniņa nedaudz atgūs elpu, iegāju dušā un devos baudīt saulrietu, kas bija vienkārši pasakains. Kā arī pilsēta nakts laikā nemaz negulēja. Nākamā diena bija īpaša, jo beidzot ir pienākusi mana drauga kāzu dienas svinēšana, un es kārtīgi izgulējos, savedi sevi kārtībā, devos satikt Džordonu un uzzināt, kā viņš jūtās. Nu ko, bračiņi, šodien ir kāzu diena, vai esi gatavs? Nu viss, vecīt, tas vairs nav joks, viss pa īstam. Tieši tā, un tas notiks šodien. Un kādas sajūtas? Tādas sajūta it kā pirms boks cīņas. Raudās ceremonijas laikā. Da man liekas, es apdirsīšos, bet es tak esmu vecs un mēģināšu nerādīt savas emocijas. Tavi pēdējie brīži, kad esi brīvs vīrietis.
Protams, es arī vēlējos izbaudīt vietējās brokastis un devos uz pilsētu ar visu bandu. Brokastis tik tiešām bija baudāms. Pankūks ar bēkonu, omleti, augļiem un medu. Tiešām interesanta, bet dikti garšīga kombinācija. Ko, lēnām, nesteidzoties, kāzu plānotāji darbinieki pamazām sāk gatavot visu kāzu vakaram. Ļoti interesanti, kā tas viss beigās izskatīsies, jo šādā vietā kāzas filmēju pirmo reizi. Jordana draudzene, nu pat sieva, sekoja visam procesam un pārbaudīja, lai viss ir uz vietas. Nu kā viss izskatās, Jennifer? Man ļoti patīk. Viss kā tu vēlējies? Jā, būt mēģinam izlabot nepareizi uzrakstīts vārds. Un cik daudz viesus mēs šodien gaidīsim? Tas esmu es? Jā. Šīs kāzas ir pilnīgs čil, un arī tev ir jābauda laiku kopā ar visiem. Visi kopumā mums apmēram ir kādi 25 viesi. Tikai 25? Jā, tieši tā. Un tad notika kaut kas pavisam negaidīts. Pēkšņi pavisam ne no kurienes sāka līt tropisks lietus un pacēlās stiprs vējš. Visas dekorācijas un uzklātos galdus steidzami vajadzēja novākt. Ko mums tagad darīt? Vai kāds būs jāceļ?